Nu, čau, Džeki. Čau, sen neredzēt. Jā, sen neredzēt, ko kā Jāņi. Cik jums Jāņi bija? 1 vai 2? Es Jāņos gāju gulēt. Es Jāņos gāju. Es tikko biju atgriezies. Es vispār arī. Es braucu mājās, ka visi brauc uz Jāņus svinēt. Es braucu mājās no Kilkim Žaibu. Jā, Andris ir pastāvīgais, nu jau kuro gadu Kilkim Žaibu apmeklētājs. Viņš vienmēr atved brīnišķīgas glāzītes. Arī šogad. Šī gan ir pagājušā gada. Man teiksim, brālim bija 2 Jāņi. Viņš teica, es pēc 2 Jāņiem braukšu. Es pa Jāņu tikai 1. Vispār, jā. Jā, Ziemassvētki ir 2. Tas ir. Lieldienas arī 2. Jā, kas mums vēl jauns? Nu, man jauns krekls. Jā, stāv. Mums aizmugurē arī kaut kas jauns. Jā, nu tā. Un bija arī jaunumi grupai PP. Kas ir PP? Pēteris. Tur arī spēlē. Īsāk sakot, pirms kādu laiciņā. Kā mēs redzam, kas man šodien mugurā. Pienvedēji piedzīvojumi pirms kādu laiciņā izlaida jaunu albumu. Saucās Bezmiegs. Ar 10 jaunām dziesmām. Pilnīgi. Kurš ir klausījies? Ir. Nu, šis tas dzirdēts jau. Jā. Nu, kurš nezina pievedējus? Kurš nezināja, viņi ir no Sabiedras. Kurš vēl nezināja, viņi ir dibināti 94. gadā. Kurā tu esi dzimis? 94. gads. Cik tev gadi? 30. Tātad pievedēji 30. Jā, 30 gadus. Un, nu, mēs jau te pirms video teicām, nu, ko tur vēl piebilst? Nu, viņi tik leģendāri jau, ka tur... Visi zina. Jā, visi zina, ko tur daudz vēl tādu jaunu par viņiem pateikt. Bet ir ko jaunu pateikt, pat cik viņi izdevuši jaunu albumu, Bezmiegs, ko mēs jau tikko pieminējām, Riki Vāciņš, ja skatāmies. No viņiem ir ko teikt jaunu. Jā. Tev jauns albums ir ko teikt. Jauna 10 gadi arī pašiem. Par to esot arī albums. Vismaz tā izsakās viņa šobrīd grupas katalizators Pēters Lunde, kas spēlē bungus, viņš esot tas, kas baigi tādas priekš. Starp citu par Pēteri. Nu? Pirmais albums, kad viņi tie 97. 96. kurā viņi izlaida Cilvēks ar trepēm. 96. gads. Es tur pa saviem laukiem dzīvojos, klausos tur Nirvanu, kaut ko tādu pēkšņi izdzirdu. Pienvedēji, Cilvēks ar trepēm, tādas dziesmas. Latviešu Nirvana. Nu, teiksim tā, jā. Bija griez uz riņķi visu un tā tālāk, visu kasetēs, starp citu, jā. Tas ir ļoti labs salīdzinājums Latviešu Nirvana, tas ir tāds spēcīgs. Nu, tādi man tā likās, pirmie tādi, ko es tur savos laukos dzirdēju, dabūju. Noskaidrosim, kas no Latviešu Nirvanas ir palicis pēc 30 gadiem. Un nav arī ar ko salīdzināt, jo, nu, Nirvana grupa kā tāda nesasniedz savus 30. Jā. Nu, klausos to savu alūksnē un balvos pienvedējus. Tad sāku atbrauc uz Rīgu mācīties, iestājas ar TU. Eju 1. septembrī uz lekcijām. Skatos, kaut kāds pazīstams džeks sēž blakus. Manā kursā, ne jau pasniedzies. Paskatos vēlreiz. Pēteris Lunde. Pilnīgi. Un tā mēs 4 gadus močījām kopā. Tad tā, viņš ir mācījies kopā ar Pēteri, jo pirms mēs lēmām taisīt šo video, Aņš teica, nu, vai varbūt nē, nu... Nu, es apradāšu pazīstamus. Bet Andri, godīgs viedoklis. Pat no drauga ir labs viedoklis. Nevajag jau braukāt palcību. Un es domāju, ka tie džeki ir savā vecumā, viņiem jau tur... Mūsu viedoklis. Jā, nu vispār viņi iet savu ceļu jau gājuši 30 gadus, tā kā es domāju, ka tur jā. Bet par to vāciņu vēlreiz, redzi, tā kā džeks guļ, tā kā varētu teikt bēbja pozā. Tas ir džeks vispār? Jā, tas ir džeks, it kā uz apaļa paklā, it kā uz acs. Tas ir tāds kalns, tās svītras, īstenībā saprast, bet tāda ļoti māksliniecisks. Tas ir viens. Bet jau pieminētais Pēters pats par to albumu runā, vai pievedējumiem ir bezmiegs, bet ne, viņš varētu to stāstāt.
zinot, ka Pēteris ir manā vecumā, ja mēs reizē sākām mācīties, šī vecumā sākām bezbeidz. 5. desmitā esot bezbeigs. Nu, tā arī viņi par saka, ka īsti bezbeigs nav, bet tāds, nu, kaut kāds zināms diskomforts ir, kad, nu, tu jau neesi 25-gadīgs, bet, nu, jau, mēs domājam, viņi par to diskomfortu vairāk. Nu, vismaz tā viņš pats saka vienā no intervijām. Bet mēs paklausīsimies dziesmu Fizikas likums, kuram ir visnotaļ interesants videoklips, kuru veidojas mākslīgais intelekts. Ķeramies klāt? Aiziet. Ģitāriņa. Nu, te var redzēt tipisku mākslīgā intelekta video, kas pilns internets ir ar tādiem. Bet, nu, sākums ļoti nirvānisks. Jā, to viņi nav pazaudējuši. Manam neprātam ceļ tik daudz, pa kuru tu ietu. Jā. Vispārībā ļoti filozofisks teksts, visu vai neko. Jā, tas ir kā fizikas likums, lai gan tā likuma šķiet, kad īsti... Es nezinu, vai gudrs fizikā, bet vai šeit gan nav. Tas jau azartspēļu likums, man liekas. Jā. Bet es teikšu vienu, man tas video traucē. Es jau biju no sākuma uzmetis mazliet acis pirmajām 15 sekundēm, es viņu galu nenoskatījos speciāli gatavojoties mūsu raidījumam, es gan dziesmu jau biju dzirdējis vairāk kārt. Man viņš traucē, jo man tas ir tās trends, ka vajag viņu visur bāzt tikai tāpēc, ka viņš ir, zin kā, jābūt mūsdienīgiem. Es labprāt būtu redzējis džekus spēlējam. Nu, teiksim, nekur džekam vienkārši mainās sejas visu laiku. Nu jā, tas mākslīgais intelekts, bet tur redzi kā to domu fizikas stundu, kur likums, pa kuru ceļu iesi, tu esi dažāds. Jā, ja mēs runājam par fiziku, ko māca skolā, un tāpēc, jā, tad ir... Vairākas kaut kā to redz. Tas viens džeks, kas visu laiku mainās. Jā, bet tas mākslīgais kaut kā, nu jā. Es domāju, ka tur ir kaut kāda veida mākslīgā intelekta ierobežojumi, jo viņš visu laiku to vienu to pašu tēmu apspēlē, visu laiku tie džeki mainās, un visu laiku es to... Nu, ja tā doma ir tāda, ka fiziku māca skolā, nu labi. Bet paša dziesma ir ļoti spēcīga. Jā, paklausās. Nē, sākums... Nu, tāda viņa arī ir. Jā. Visu vai neko? Tas ir kā fizikas likums, nevis tas ir fizikas likums. Neatliedz man tos visu. Nu, jā, un reku smuks nobeigums. Tas gan bija smuks. Jā, tur visu vai neko, tas ir kā fizikas likums. Tas ir kā fizikas likums. Frāze ir baigi tāda. Bet tu tāda bišķi tā jaunība varbūt citas ārā, jo tev jaunībā parasti ir visu vai neko, jā, tur maksimālisms. Un varbūt viņi tajā... Maksimums bija iepriekš dziesma. Jā, un varbūt viņi tajā savā, nu jau 5. desmitgadē... Briedomā nesauksim par vecumu, Nu jā, sauksim par briedomu. Vēl joprojām to visu vai neko, to jaunību tomēr grib turēt un spēlē uz visu banku. Tu gan tagad vari godīgi pateikt, es godīgi pateicu par video, man viņš nepatīk, man viņš traucē, jo viņš pārāk ir, nu, es to domu vienīgi uztvēru, ka tur ir džeki skolā mācās fiziku, mainās sejas, mainās viņu noveco, to var saprast, kad, nu, tur bārdu savu, bet to, ja tā ir vienīgā doma tajā videoklipā, nu, tad man pamāca, man gribās stāst, man gribās, lai viņš attīstās, lai viņš kaut kur iet, lai viņš kaut ko parāda. Man liekas, ka tas videoklips ir vienkārši trendam, tāpēc, ka tagad ir trendīgi taisīt. Es domāju, būs nākošie klipi un tam albumam vēl būs. Bet ko es par pašu albumu? Es esmu noklausījies, nu, reizes 5, 6 esmu viņu noklausījies. Man ir pāris dziesmas, kas ir palikušas atmiņā.
Un es atzīšu, es neesmu karsts piemedēju piedzīvojumu fans, es viņus cienu kā leģendāru Latvijas grupu, bet tā, nu, kad viņam man būtu pirmajā listē, nu, tā gluži nav. Es zinu, man patīk minēkās iespējas, Jēl bija forša dziesma, jā, tās leģendārās, protams, jā, bet, nu, tā, kad... Kā es teicu, to pirmā albumu Cilvēks ar trepēm noklausījos reizes 10 000. Nu jā, nu tas laikam iesīkstējums mans, kā man patīk vecās. Šo albumu noklausījos, arī pārisējos. Prasījās kādu iestrāku dziesmiņu. Tu es gribu teikt, pa lēnu tev viss ir. Nē, viņi arī paši ir teikuši tāds, nu, varbūt ne drūms, bet nu, tāds albums. Nu, 90 sitienu sekundē katra dziesma, jā. Kā pulss, ieteicamais pulss. Nu, gandrīzē bija bišķi. Nē, šī dziesma patikās sākums sēž, visu tad ģitāriņas un visu atcita, bet prasījās mazliet iestrāku. Vismaz vienu dziesmu visu albumā. Kādas tev domas? Nu, nē, nu, veču, ko jūs, piemēram, tā ir klasika, viņiem tā kā arī līriskie gapši ir tūnais un bez jautājumiem. Labs, nu, nav. Protams, ir vienmēr tāds aizdomēs, kad viņi ir nopelnījuši savu vietu Latvijas rokmūzikas tajā kopienā, nu, tajā visā, bet ja tas būtu pirmais albums, nu, zin kā. Bet, nu, runājot, kad grupas sasniedz savu visaugstāko, tad turās, dažas nokrīt, dažas turās, dažas bišķi zemāk. Viņi turās. Un nevar būt visu albumu vienā, tad nevar visas albums nolikt pirmajā vietā. Nu, tad mēs arī teiktu, tas jau iepriekš albuma kopija. Protams. Un tie, kas ir mūziķi, tie ļoti labi saprot, ka kopēt pašam sevi nevajag, tad tas ir viens, un gribas visu laiku kaut ko attīstīties, kaut ko jaunu, tas ir diezgan grūti. Un šitas viņiem, kurš albums bija, Andri, tur labāk viņa 6. albums? Es jau tikai pirmā klausās. Viņš tikai 7. albums, jā, nu tas tā, nu tā, nu. Es varu pateikt, saistībā ar viņiem. Pastāvēs, kas mainīsies, tas teiciens, jā. Nē, mainās, bet savu raksturu ieturu. Jā, un kā vienmēr koncertos jau, ja tā nav albuma atklāšana, gan arī albuma atklāšanā, tu sāk vēl spēlēt jaunās, tad jau moči vecās. Tā kā pieņemdēji. Nē, varbūt arī. Jā, cepuri nost, labs albums, super. 3-4 dziesmas man palika atmiņā, šeit pārklausos. Tā tik turēt. Jā, un gribēju piebilst grupa, kurai nav dziesma neviena angļu valodā. Vēl viens liels pluss punkts. Turās visu laiku 100%. Latviešu valoda un... Tad tas arī, te es pirātām piekrīt 100%. Man ļoti patīk, ka ja tu latviešu grupu dziedi latviski un viss, kurā tad citā mēlē dziedāt? Nav pat izlaicēja, ka vienu dziesmiņu kaut ko. Jā, un tur kaverīti, vai tur kaut ko pamēģināt, bet tā kā vesels albumus taisīt. Savs un tikai. Jā, tā kā garāža rēģē. Pienedēji. Jā. Rullē. Un, jā, tiekamies nākamajos video un abonē mūsu kanālu.